Kamēr visa pasaule ir pievērsta Irānai, Ķīna ir sākusi atklātu militāru operāciju pret Taivānu. Pekina konsekventi pastiprina spiedienu uz Taivānas perifērijas salām, pārnešot agrāk epizodiskos patruļas reidos par sistemātisku un gandrīz pastāvīgu militāru aktivitāti. Būtība ir tāda, ka Ķīna faktiski jau ir sagrābusi mazas salas ap Taivānu un maksimāli tuvojas pašam Taibei. Un tagad analītiķi apgalvo, ka Ķīna ir ņēmusi piemēru no Irānas un sapratusi, ka ASV nespēs pretoties ieņemšanai. Tā sauktais Ormuza scenārijs Taivānas šaurumā izraisītu vēl nopietnākas sekas pasaules ekonomikai nekā pašreizējā krīze, tāpēc Ķīna ir gatava to īstenot. Irānai nebija nepieciešams nogrimdēt nevienu tankuģi, lai apturētu piekto daļu pasaules naftas piegāžu. Pietika tikai ar dažiem raķešu triecieniem un ar bezpilota lidaparātu uzbrukumiem, lai pārliecinātu uzņēmumus atteikties apdrošināt kuģus, kas šķērso Ormuzas šaurumu. Dažu dienu laikā šis kritiski svarīgais enerģētikas mezgls tika faktiski bloķēts. Pašlaik tirgus joprojām atsakās uzņemties šādu risku. Šāds scenārijs var atkārtoties. Ķīna ir spēcīgāks spēlētājs nekā Irāna un var izmantot vēl izsmalcinātāk šī paša ekonomiskā šantāžas veidu Taivānas šaurumā. Mani sauc Aleksejs Piči, apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam šo raidījumu, lūdzu abonējiet kanālu, nospiediet patīk, uzrakstiet jebkuru savu komentāru un noteikti sekojiet manam Telegram kanālam Piči News. Saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad sāksim ar jaunākajām ziņām par Taivānu, par kurām šobrīd daudz nerunā, jo visa uzmanība ir novērsta uz Irānu. Ķīna ir sākusi aktīvi pārņemt Taivānas mazās salas hibrīdā veidā. Uzskatāms piemērs ir Pratas salas rajons Dienvidķīnas jūrā. Un ja pirmskara periodā Ukrainā 2021. gadā tur vispār netika fiksēta Ķīnas spēku klātbūtne, tad šodien tā ir pieaugusi līdz 60 dienām. Gada laikā tiek veikti patruļreidi ar desmitiem dažādu Ķīnas krasta apsardzes un jūras administrācijas kuģu. Turklāt ir mainījusies ne tikai biežus, bet arī paša operācijas raksturs salīdzinot ar atrašanos pieguļošajā zonā. Tagad regulāri tiek ieiets tieši teritoriālajos ūdeņos. Un jau 2026. gada sākumā tika fiksēti vairāki jauni tā sauktie militārās patruļas, kas norāda uz šīs prakses nostiprināšanos. Tātad būtība ir pakāpeniski pieredzināt Taivānu un visu pasaules sabiedrību pie tā, ka mazās salas jau ir Ķīnas kontrolē. Patīk jums tas vai nē, taču Pratons sala ir tikai viens no plašākas stratēģijas elementiem. Lieta tāda, ka salu aktivitāte tiek sinhronizēta ar Ķīnas tautas atbrīvošanas armijas mācībām. To pavada bezpilota lidaparātu lidojumi, un to pastiprina Pekinas oficiālā retorika par šādas patrulēšanas normalizēšanu un kontrolas pastiprināšanu jutīgajos reģionos. Tādējādi tiek veidots jauns spiediena modelis. Tas nozīmē, ka tās nav pēkšņas eskalācijas, bet gan pakāpeniska klātbūtnes palielināšana, kas it kā izpludina status quo un rada de facto kontroli pār tā sauktajām strīdīgajām akvatorijām. Tātad pēc būtības, pēc kāda laika visi vienkārši pieradīs, ka jā, tur visu to kontrolē ķīnieši. Ilgtermiņā tas ļauj Ķīnai paplašināt operatīvo telpu un pārbaudīt Taivānas un tās sabiedroto reakciju. Un tieši par šo tēmu šodien Financial Times raksta, ka Ķīna var viegli pārņemt Irānas taktiku. Tā sauktais Ormuzas scenārijs viegli iederās Ķīnas karā pret Taivānu. Irānai nebija nepieciešams nogrimdēt nevienu tankuģi, lai apturētu piekto daļu pasaules naftas piegāžu. Pietika ar dažiem raķešu triecieniem, dažām dronu uzbrukumiem, lai pārliecinātu uzņēmumus atteikties apdrošināt kuģus, kas šķērso Ormuzas šaurumu. Un burtiski dažu dienu laikā šis kritiski svarīgais enerģētikas mezgls tika faktiski bloķēts. Un, kā jūs zināt, Trumps teica, esiet drosmīgi, šķērsojiet šaurumu. Daži mēģināja, un mēs redzējām kadrus ar degošu tankuģi. Ķīna šajā situācijā tomēr ir spēcīgāks spēlētājs nekā Irāna, un tā var izmantot līdzīgu, bet daudz izsmalcinātāku Taivānas šaurumā. Teherānas stratēģija ir ekonomiskā izsīkšana. Irāna cer, ka ASV nespēs bezgalīgi izturēt augstas naftas cenas, un galu galā tomēr atkāpsies. Ja un kad tas notiks, Islāma revolūcijas sargu korpus arī turpmāk kontrolēs Hormuzas šaurumu. Naftas piegādes caur šo svarīgo ūdensceļu tiks atjaunotas, bet tikai tad, kad to atļaus Teherāna vai par atbilstošu cenu.
Pekinai ir iespējas īstenot šādu stratēģiju, neapšaudot tirdzniecības kuģus. Krīze ap Taivānu var sākties ar vienpusēju juridisku paziņojumu. Tas nozīmē, ka Ķīna var paziņot par savām tiesībām kontrolēt, kas ierodas un kas atstāja salu. Pekina varētu demonstrēt savu apņēmību, palaižot raķetes, atklājot uguni un izsludinot slēgtas zonas Taivānas šaurumā. Pat bez atklāta kara, ja eskalācijas risks šķitīs augsts, privātie pārvadātāji, tankuģi un kuģi izjutīs spiedienu un centīsies izvairīties no ieiešanas Taivānas apkārtnes ūdeņos un gaisa telpā. Ja kuģniecības uzņēmumam ir grūti pārliecināt atsākt maršrutus, ka tūmā ir vairāk Irānas droni, tad var iedomāties, kas notiks, ja šos pašus uzņēmumus lūgs sūtīt savus tankuģus tur, kur darbojas Ķīnas tautas atbrīvošanas armija. Tātad ir acīm redzams, ka šie uzņēmumi visticamāk atteiksies. Un šis mēģinājums nostiprināt tā saucamo patruļu klātbūtni uz mazajām salām ap Taivānu ir tieši tā pati taktika. Tātad faktiski ķīnieši pakāpeniski, lēni, bet pārliecinoši piepilda Dienvidķīnas jūru ar saviem militāriem spēkiem. Lai kādā brīdī paziņotu, ka tagad mēs kontrolējam visus šos ūdeņus. Un kā raksta izdevums Financial Times, Vašingtonai nāksies izdarīt izvēli. Pieņemt jaunu normu, pēc kuras Pekina faktiski kontrolē Taivānas tirdzniecību, ieskaitot salas mikroshēmu ražošanas uzņēmumu. Vai arī riskēt ar eskalāciju līdz atklātām ekonomiskajam karam un iespējams tiešam militāram konfliktam. Pat ja izdotos izvairīties no īsta kara, šāda krīze, kas skartu Taivānu, varētu radīt daudz lielāku makroekonomisko un finanšu šoku nekā tas, ko šodien izraisa saspīlējums Persijas līcī. Visvairāk cietīs tās pašas valstis, kas cieš arī pašlaik. Var iedomāties situāciju, kurā Ķīna mēģina iegūt netiešu kontroli pār Taivānas tirdzniecību. ASV un to sabiedrotie jebkurā gadījumā cenšas nodrošināt salu ar nepieciešamajām precēm, izaicinot Pekinu. Taču Ķīnai iespējams pat nevajadzēs izmantot bruņotu spēku, lai bloķētu visas šīs piegādes. Pekina var vienkārši izdarīt uz tiem spiedienu vai draudēt ar spēka pielietošanu. Ja tirdzniecības plūsmas ap Taivānu tiks fiziski pārtrauktas, enerģētiskais šoks reģiona ekonomikām būs ievērojami spēcīgāks nekā šodien. Taivāna, Japāna un Dienvidkoreja var zaudēt iespēju iegādāties enerģijas kravas par jebkādu cenu, jo neviens tās nevarēs piegādāt. Veselas 3 valstis var palikt bez piegādēm. Той же нефти и сжиженного газа. Turklāt apstāsies vairākas globālās nozares, sākot no elektronikas līdz autobūvei. Jo Taivānas uzņēmums TSMC ražo vairāk nekā 90% no vismodernākajām mikroshēmām pasaulē. Neeksistē nekādas strateģiskās pusvadītāju rezerves. TSMC rūpnīca Arizonā, ASV nevarēs viegli aizvietot visus zaudētos piegādes apjomus. Un deficīta gadījumā Taivānas valdība var ieviest enerģijas sadalas normēšanu rūpniecībai. Vai arī saskaroties ar blokādi, Taivāna varētu samazināt mikroshēmu ražošanu, lai izdarītu spiedienu uz pasauli ar mērķi papildināt savas rezerves. Tipā, gribat mikroshēmas, tad palīdziet mums. Šodien straujais mikroshēmu eksports palīdz aizsargāt Taivānas un Dienvidkorejas ekonomikas no pašreizējā energoresursu cenu šoka. Krīzes gadījumā Taivānā apdraudēta būs pati mikroshēmu piegāde. Kā lai saka, nebūtu jēgas ierobežot energoietilpīgo mikroshēmu ražošanas rūpnīcu darbību. Šoks pusvarītāju piegādēs pastiprinās ekonomiskās un finanšu grūtības un var izraisīt paniku akciju tirgos, īpaši Amerikas tehnoloģiju sektorā, kas, kā jūs saprotat, draud ar strauju finanšu krīzes izplatīšanos visā pasaulē. Attiecīgi Pekinas stratēģija, tāpat kā šodienas Irānas stratēģija, var būt mēģinājumi pārliecināt. Убедить США. Kā jūs saprotat, Pekina ar ievērojumiem saviem krājumiem var būt izturīgāka nekā demokrātijas koalīcija ar mazākiem krājumiem. Ķīna šobrīd starp citu uzkrāja milzīgus naftas, mikroshēmu, graudu un plaša klāsta citu preču krājus. Tātad Ķīna patiešām gatavojas kaut kam. Nocietinātas rezervju ekonomikas izveides mērķis ir tieši tas, lai to nevajadzētu izmantot. ASV un to sabiedrotajiem šobrīd ir nepieciešami pašu mehānismi kopīgai krājumu uzkrāšanai, iepriekš izvērsta krīzes loģistika un pastāvīga struktūra ekonomisko krīžu pārvaldībai. Šī izveide prasīs laiku, un šāda pieeja ir jāizmēģina pirms krīzes iestāšanās, nevis jāimprovizē tās laikā, kā tas notiek pašlaik.
Jebkura krīzes gadījumā ap Taivānu galvenais uzdevums vēl pirms sankciju ieviešanas pret Ķīnu vai piegādes ķēžu pārtraukšanas būs globālo ekonomisko seku pārvaldība. Tāpēc ir acīm redzams, ka pašreizējais karš tuvajos austrumos sniegs noteiktus secinājumus abām pusēm. Ķīna. Ķīna izdarīs savus secinājumus. Viņš lieliski saprot, ka izrādās blokāde patiešām labi darbojas. Savukārt rietumiem ir jāizdara savi secinājumi, kā sagatavoties šādiem scenārijiem un ko ar tiem darīt. Šeit es likšu daudz punkti, jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, būšu jums par to pateicīgs. To var izdarīt ar jebkādu ziedojumu, maksas abonementu vai sponsorēšanu. Saites un rekvizīti ir šī video aprakstā. Tur tā arī ir rakstīts. Atbalstīt kanālu Aleksei Pečē. Izvēlieties jebkuru jums ērtu formātu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visiem atā!